Čau, čau, labdien! Šodien abonentu laiviņš. Pulkstens 4. Pēdējā laikā kaut kā tieši ap 4. sanāk laiciņš atnāk parunāties. Pagaidīšu, kā pievienojās arī kāds no abonentiem. Bet kā jau mani abonenti zina, tad ieraksts tiek saglabāts. Čau, Vilzīte! Ieraksts tiek saglabāts un pēc tam nopublicēts, tā kā palaist neko garām nevar. Abonentu grupā, Telegramā. Tā. Nu, kā šodien mums iet, kādas sajūtas? Šodien tāda forša diena. Es vēl joprojām gaidu, kad šeit sāksies negaiss. Viņš nav, ir vienkārši karsti. Negaisa nav, bet gribās. Te Vilzīt jau bija pērkons. Vispār liekas pērkons tāda, Latvijas romantika. Un vēl tik vajadzētu kādu siena gubu nekur paslēpties. Kā ļoti forši. Patīk tāds laiks. Kaut kas parūc, kaut kas palīst. Bet vispār vasara ļoti skaista forša. Tā. Tikko sākās. Ceru, ka man arī drīz sāksies. Es arī patīk. Zin kā, varbūt, ja būtu privāta māja lauka vidū, tad būtu bailīgāk. Bet tā ir tā forša. Vismaz kaut kāds action notiekās. Pēdējā laikā ļoti interesanti. Sākat jūs interesēties par manifestācijām. Kas ir manifestācijas un kā viņas pareizi veidot. Un īstenībā tur ir gan pareizi vai nepareizi. Cik pati uz sevi esmu izbaudījusi, tad ar manifestācijām ir tā, ka tu tur kaut ko var izdomāt un salikt un sarakstīt. Un tad tev beigās tas ņem un piepildās, un tad tu nesaproti, kas tas tāds tur tagad ar tev notiek. Ļoti rūpīgi, tieši tāpatās kā kādos lūkšana procesos, ir jāpieiet tam, kā mēs izveidojam tekstu, to, ko mēs tur pierakstam, jo manifestācijai jābūt tādai, kurā ar prātu neuzliek robežas. Un, ja mēs uzliekam prāta robežas, paldies par rozītēm, tad, ja mēs ar prātu uzliekam robežas, tad ir atkal ļoti grūti saprast, kāpēc kaut kas nenotiek. Jo visumam ir tāda tendence, ka viņš skatās, cik tu sevi ļoti novērtē, cik kam tu esi gatavs vai gatava, un kas no tā, ko tu prasi vai lūdz, tev ir iespējams iedot vai piepildīt. Un ļoti sarežģīti ir tajos brīžos, kad mēs kaut ko ar savu prātu izdomājam, ka mums vajag, bet mums ir paredzēts vairāk. Jo cilvēkam ir tā tendence, tā doma, kaut man būtu bišķiņ mazliet. Un tas bišķiņ mazliet reizēm ir pa maz. Un tādēļ arī veidojot kaut kādas šīs te manifestācijas vai kaut ko tādu, ir jāatstāja tāds ļoti plašs diapazons, kur tev vispār kaut ko var iedot vai noīstenot. Un līdzīgi kā ar lūkšanām, mums ar prātu gribās pajautāt kaut kādas konkrētas lietas. Lai mums visums tur iedod, īsteno, lai kaut kas piepildās, lai mēs kaut ko sasniegtu. Bet mums piemirstās tas, kad uz jebkuru vietu vispirms ved ceļš. Un tieši tas ceļš ir tas, ko dvēseli ir nākuši šeit piedzīvot. Un tieši šis ceļš ir tas, kuru ejot, mēs augam. Mēs augam un attīstamies, mēs pārveidojamies.
Jo, ja mēs uz sevi paskatītos atpakaļ, tur kaut kādu ilgu laiku atpakaļ, mēs būtu ar savādāku veidu domāšanu, ar savādāku veidu skatījumu uz dzīvi. Mēs izmainamies. Un visvairāk mūs izmaina tieši sāpīgie un nepatīkamie notikumi mūsu dzīvē. Un lai arī cik ļoti viņus nepatīkami ir piedzīvot, bet tas ir tas mūsu īstākais ceļš. Un, protams, rodās jautājums, kāda tad ir jēga kaut ko lūgt, kaut ko manifestēt vai veikt tur kaut kādu enerģētisko dziedināšanos caur sevi, ja tāpat tās būs kaut kas tur jācieš un jāpārdzīvo. Jēga ir tāda, kad katrs nākamais līmenis viņš ir savādāks, un katru nākamo līmeni mēs paši izjūtam savādāk. Un arī visi tie saucamie transformācija procesi, ja viņi pašā tādā izaugsmes sākumā mēdz būt ļoti ilgi un gari un mokoši, jo nav tā apzinātība, tā sapratne, kas tad īsti notiek, uz kuriem tad mēs ejam un virzamies un ko tad tur gala beigās var vispār sagaidīt. Tad ar katru nākamo šo posmu, ar katru nākamo to klasi, kurā mēs nonākam, mūsu redzējums ir pilnīgi cits. Cits redzējums par to, kāpēc kaut kas notiekās, un arī tie transformācija periodi, viņi ir īsāki. Un viņi var būt dažas stundas, viņas var būt 1-2 diennakts, un tie vairs nav daudzi gadi. Bet, protams, viss ir atkarīgs ļoti no katra paša, cik mēs cenšamies, darbojamies. Un patiesībā jau dvēsele ir atnākusi šeit uz zemes priecāties, gūt prieku. Tas ir galvenais mērķis. Tādēļ arī tās vietas, situācijas vai cilvēki, kur mēs nejūtamies labi, tik ļoti mūs nospiež un iedzen kaut kādā tādā enerģētiskā tukšumā, ieliek kaut kādā tajā saucamajā bedrītē, no kuras jārāpjās ārā, jo mērķis ir sasniegt to prieka enerģiju. Un jebkurai enerģijai ir savu vibrāciju forma, un priekam tā forma ir visaugstākā. Tādēļ arī ir tā emocionālā uzlādētības sajūta, tad, kad tu patiešām piedzīvo kaut ko priekpilnu, kaut ko jauku, kaut ko skaistu, kas tev ļoti patīk. Un vislielākais šķērslis kaut kādā tādā mūsu ceļā un attīstībā ir mūsu ilūzijas. Tad, kad mēs ar prātu izveidojam savus mērķus, viņus nospraužam un mums liekas, ka tas ir kaut kas, bez kā mēs galīgi nevaram iztikt un ka to obligāti ir jāsasniedz. Un tad mēs iztēlojamies, kāds būs gala rezultāts. Bieži vien pat, ja, piemēram, tie, kas nāk uz meditācijām, saka, es nevaru iztēloties, ja man nav vizualizācija, viņi var nebūt, pietiek ar enerģiju jušanu, bet lietas savā dzīvē mēs ļoti bieži mēdzam novizualizēt. Kā tas būs, kā izskatīsies, kā noritēs tikšanās, kāds būs pasākums, kurā es būšu, nonākšu, kā tur viss notiksies un tā tālāk un tā joprojām. Un tas izveido tādu kaut kādu mākslīgu to ekspektāciju. Un tad, kad mēs tajā situācijā nonākam un kaut kas no tā, ko mēs esam iztēlojušies, neīstenojās, mēs aizmirstam izbaudīt procesu. Jo mēs sākam koncentrēties to, ka šita gan man kaut kas nepatīk, te nav tā kā es gribēju, nav tā kā es gaidīju. Un tas ļoti, ļoti daudz ko sarežģīja. Un šis viss ir ļoti spilgti attiecināms uz savstarpējām attiecībām, uz pārattiecībām vai pat uz vēlmi vispār satikt savā dzīvē otru cilvēku vai noregulēt attiecības ar jau esošo partneri. Jo kas patiesībā ir attiecības? Kā jūs jau droši vien lielākā daļa esat dzirdējuši, kad ir karmiskās attiecības, ir attiecības, kur ir viens otram skolotājs, un būtībā karmiskajās attiecībās arī ir šīs skolotāja lomas, kur viens otram kaut ko māca, viens caur otru aug.
un atstrādā kaut kādas šīs te savas traumas, savas piedzīvotās lietas caur otru cilvēku. Un tas ir tās attiecību formas, kuras visbiežāk ir visgrūtāk panest. Jūs tās manas, Ilzīte, tās manas vārnas var dzirdēt, viņas nav skaļākas par mani. Vienkārši, laikam, beidzot būs tas negaiss, un te ir salidojušas visas kājas un vārnas no jūras uz mājas. Var dzirdēt, ja es aiztaisīšu to logu, kas man ir tieši pie kameras. Šitā būs labāk. Savādāk viņas skaļākas par mani. Trakāk ir, ka viņas rīt meditācijās, ne? Tu tur mēģina atslābināties, beigi tur iekšā kaut kādā gaismas laukā un tev vāni ķērts. Tā tur ir viņām. Jā, nu lūk, un šajās te attiecībās un partneru attiecībās ir šī tā lieta, kad lielākais, ar ko mēs, nu, tā kā bišķiņās nogrēkojam, ir tas moments, kad ir izieta tā mācību stundu fāze, kad mēs esam izauguši un kaut ko iemācījušies un ir laiks doties tālāk. Protams, ne visas attiecības ir tādas. Čau, Vegī! Kāda kompānija ceļā? Vārna kompānija? Nāks parunāties, mēs arī šitien varam. Tu klausies braucot. Skaidrs, tad tu nevar runāties. Tev var nobloķēt, ka tu runājies pēc stūras. Jā. Nu jā, un par attiecībām... Pievērst uzmanību pierast pie manām ātrām. Nu jā, es kompāniju. Super, tā man suns tagad čīkst, jā, viņi man tev visu dienu regulē izlaidīšu. Jā. Nu, lūk, un tās attiecību fāzes ir, ka viņām pienāka laiks kaut kādā brīdī beigties, mums gribās tur kaut ko saglābt, noturēt. Un tāpēc, ka katram no mums ir tā sajūta, nu, ka tas otrs, ka viņš tiešām ir pavisam un ir uz visu dzīvi un iet caur tādu ļoti spēcīgu no to ego un prāta prizmu, kur ir tā piederības sajūta, ka man tas pieder, tas ir tikai mans. Un tam visam līdzās nāk vēlme pārveidot. Un tas tā ļoti interesanti, jo tajā brīdī, kad mēs iepazīstamies, mēs jau patiesībā iepazīstam to cilvēku vairāk vai mazāk tādu, nu, kāds viņš ir. Nu, kā viņš tur kaut ko bišķiņu paspēlēt, uzspēlēt, varbūt izlikties kaut kādā veidā labāks, un tad gadu laikā atklājās kaut kādas citas lietas. Bet arī paši jau mēs tajā atrodam iespēju pagrēkot, vai ne? Ne jau tā, ka tikai tas otrs tur ir izdomājis, ka viņš tagad būs labāks tevās acīs. Bet neviena satikšanās nav nejauša. Jebkura no viņām ir paredzēta, jebkurai no tām ir būtībā kaut kāds dvēseļu līgums. Un šeit saistībā ar tām pašām manifestācijām ir tā, ka ir dzīves un dzīvi posmi, kad pienāk viens brīnišķīgs brīdis, kad tev vairs nav paredzēts karmiskās attiecības. Un tad atnāk tas moments, kad tu vari nonākt tādās attiecībās, kuras ir paredzētas līdzdarboties. Arī notiek tās pašas dziedināšanās, tās pašas kaut kādas atstrādes un vispārējais, jo bez tā jau mēs šeit nevaram. Jo, ja mēs tagad vienā dienā pēkšņi sasniegtu kaut kādu, nezinu, nirvānu, ja, tad jau mēs visi uzlidotu debesīs, kļūtu pa eņģeļiem, ja, un zemes dzīve mums nebūtu vairs nepieciešama. Un vissmagākie likteņi, vissmagākās miedarbības un vissmagākie posmi dzīvē ir tieši enerģētiski spēcīgiem cilvēkiem. Un, kā jau jums esat dzirdējuši, nekvienam neiedod vairāk, kā viņš var pacelt. Tikai jautājums, vai mēs atrodam īstos instrumentus, kā vairot savu spēku šīs nastas pacelšanai. Tas ir būtiski.
Un kāpēc enerģētiski spēcīgiem cilvēkiem, un it sevišķi tiem, kam ir paredzēts kaut ko iemācīties, kam ir paredzēts atvērt sevī tā saucamās senās zināšanas, dziedināšanas spējas un visu pārējo, ir tieši šīs te sarežģītās dzīves un tieši sarežģītās arī partnerattiecības. Vai nu viņas ir ļoti sarežģītas, vai nu viņas nav vispār. Jo savādāk caur cilvēka prizmu dvēsele nevar nonākt līdz tam, kad viņai jāsāk ir kaut ko mācīties un apgūt. Jo tikai caur šo te emocionālā plāna satricinājumiem dvēsele sāk meklēt kaut kādus citus ceļus un sāk skatīties ārpus rāmja. Sāk mēģināt saredzēt, kas šeit ir vairāk par to, ko es redzu, vairāk par to, ko es varu sataustīt, vairāk par to, kam es varu pieskarties un ar ko es varu sarunāties. Un līdz tam nonāk tikai caur šīm sarežģītajām attiecībām, sāpīgajiem notikumiem, sirds sāpēm, visu pārējo. Jo emocionālais plāns, jā, kā jau esmu arī citreiz teikusi, ir tas, kurš atšķir zemes dzīvi no visām citām dzīvēm. Un tādēļ ir dvēseles, kuras ir šeit atnākušas kā transformatori, kuri iet cauri dažādām attiecībām, kļūstot par partneriem citām dvēselēm un kļūstot par partneriem uz neilgu laiku. Un viņi nāk tādā veidā, kā šie te skolotāji. Pieskarties, satricināt, atvērt kaut kādu jaunu līmeni, jaunu nepieciešamību, kaut ko saredzēt, mainīt, ieraudzīt, virzīties uz priekšu, dziedināties pēc tam pēc šīm attiecībām, un viņš pats vai viņa pati izkāp no tām attiecībām ārā un mierīgu sirdi dodās tālāk. Jo nonāk nākamajās, jo vienkārši tā dzīve, tas liktenis tā ir salikts. Un vienkārši tiek enerģētiski pildīta šāda te loma. Un tad, kad uz to paskatās šādi, vajadzētu būt mazliet arī vienkāršāk atlaist attiecības, kas ir beigušās, atlaist cilvēkus, kas no tavas dzīves ir aizgājuši, un nebūvēt ilūzijas. Jo tas ir tas, ko es esmu pamanījusi ne tikai pēdējā laikā, bet vispār kopumā tieši par šo attiecību tēmu, ka tiek būvēts ilūzijas par to, ka ja nu tas atjaunojās, ja nu atnāk atpakaļ, ja nu kaut ko es nesapratu, un tas cilvēks pēkšņi izdomā, ka es tomēr viņam esmu tur vajadzīgs vai vajadzīga, un notiek apstāšanās. Jo patiesībā šī transformātora ienākšana tavā dzīvē ir bijusi tādēļ, lai tu sasparotos jaunā līmenī, iet uz priekšu, veidot jaunu tipu attiecības, neiet atpakaļ vecajā, savu ko saskatīt sevi, mainīt sevi, reāli mainīt sevi. Un kas ir šajos transformatoros, kas ir mums līdzās, viņos ir viss, kas tev besī. Tad viņos kaut kādā laika posmā atklājās tās īpašības un tas pasaules redzējums, kas pilnībā sāk nesaskanēt ar tavējo. Iesākumā jūs savat kopā, jūs esat vienā līmenī, un tur ir šie te divi dažādie attīstības posmi. Tavs attīstības posms ir paredzēts tātad izaugsmei, un transformātora posms ir paredzēts, lai viņš ar tevi būtu, kamēr viņš tevi notransformē līdz konkrētam levelam, ka tu saproti, ka šitas vairs nav priekš tevis, un tu esi izaudzis vai izaugusi. Un tu vari doties no šīm attiecībām ārā. Un attiecīgi, kamēr nespēja palaist vaļā, tikmēr nevar doties uz priekšu. Bet tas transformators visdrīzāk, viņš jau ir nākamajā posmā, un viņš veiksmīgi darbojās un arī iet tālāk. Jo viņam ir viņa nākamais uzdevums. Un kas viņam atšķirās viņa līmenim no tava līmeņa, tas, ka viņam nav paredzēts savā izaugsmē mainīties. Jā, viņš nonāk atkal nākamajā vietā, nākamajā posmā un turpina transformēt atkal citus partnerus, jā, citus cilvēkus sev apkārt. Ja mēs pieturam pārāk ciešu enerģētisko saikni, un pavisam un galīgi nespējam nekādīgi šādu dvēseli atlaist, mēs nobremzējam arī viņas procesus.
Jā, un arī šeit dvēselē sāk tur mazliet kaut kas bremzēties un grūti tikt uz priekšu. Bet jāsaprot ir tas, ka tas ir dvēseles plāns. Viņa šeit ir atnākusi ar zemi un pārējām dvēselēm iedarboties tieši tā un ne savādāk. Un nav jāpārdzīvo, ka mēs ar savu izaugsmi un došanos tālāk nodarīsim pāri. Patiesībā mēs ļausim arī tai dvēselē noslēgt kaut kādu konkrētu līguma posmu un pēc tam savā izaugsmē mainīties tad, kad būs jāmainās. Bet tas nebūs attiecībā un saistībā ar mums. Tad ir attiecību posmi vai, teiksim, attiecību cilvēki, kuros nonākam, kur ir ļoti jāturās un jāaug kopā. Arī to var sajust. Un tās ir tās kopā būšanas, kuras viens otru enerģētiski ietekmē, sajūt, atbalsta, un kur viena lēmumi vai virzība ietekmē arī partnera virzību un notikumus dzīvē. Kā tas darbojās? Šādā mijiedarbībā tas darbojās tā, ka, piemēram, sieviete, viņa kļūst pēkšņi enerģētiski vāja, viņai kaut kas sāk neizdoties, viņai uzrodās, atjaunojās kaut kādas domformas par to, ka viņai kaut kas nesanāk, neizdodās. Viņa tur sāk varbūt pārāk ļoti pievērsties pirmā centra informācijām, kārtot dzīves pamatu, sāk visas tās lietas noņemt, teiksim, no savu partneru pleciem. Un attiecīgi šādi rīkojoties, partnerim patiešām sāk neveikties. Viņam sāka būt grūtības ar naudas nopelnīšanu, ar pašattīstību, pašrealizāciju, jā, tad visādām tām lietām, kas tos dzīves pamats priekš jums kopā varētu veidot. Un attiecīgi atkal sieviete, pieņemsim, saņemās savā spēkā, jāsāk tur, veikt enerģētiskas prakses, tur visu darbojās, un uzreiz var redzēt, ka arī otram cilvēkam viss sāk dzīvē mainīties. Viņš kļūst savādāks, viņš mainās, viņš arī transformējās līdzi. Un tā jūs viens otru ik pa laikam pavelkat, jo atkal pienāk kaut kāds posms, ka tev viss ir baigi kruti, un viņam tur ienāk kaut kas savādāks viņa dzīvē. Un šādā veidā tātad visu laiku notiek šīs te mijiedarbības un viens otru ceļ uz augšu ārā. Sveika, Agija! Paldies par abonenta iegādāšanos. Es noteikti pēc šī laiva ar tevi sazināšos, lai es tev varu pievienot arī Telegram grupai, kur paliek arī pēc tam visi citi abonentu ieraksti. Un droši jums ir kaut kādi jautājumi, jā, abonenti, kas šeit esat online, varat rakstīt iekšā, jo jūs esat vienīgie, kas šeit var iekomentēties. Un tātad šāda te kopā augšana, viņa atkal ir pilnīgi savādāk, kas nozīmē, ka mēs ar saviem enerģētiskajiem šiem te procesiem varam veidot un mainīt šo te attiecību kopumu konkrētajās mijiedarbības ietvaros. Un parasti tādēļ es arī iesaku, tad, kad, piemēram, pie manis nāk vēršās ar šiem jautājumiem, kas notiek ar manām attiecībām, kāpēc tur mums ir tā vai savādāk. Labi, viens ir paskatīties caur enerģētiskiem centriem, caur kārtīm, caur vēl kaut ko, bet otrs ir sajust. Un parasti pirmie soļi tiek spērti tieši enerģētiskajos procesos. Vispirms sāk strādāt enerģētiski. Kāpēc? Tāpēc, kad tas process tev parādīs vispilgtāk, kas tad ir tas, ar ko tu esi kopā. Jo tajā brīdī, kad tu sāksi stiprināt savu enerģiju, sāksi vairot savu sievišķo vai vīrišķo spēku, atkarībā kurš no te ir atnācis, darbosies ar to savu izaugsmi, pašizaugsmi, atradījusi arī pašrealizācijas lietas un visu pārējo, ko savī, tā kā celt, vairot. Tu uzreiz varēsi saredzēt, kas notiek ar šīm te partnerattiecībām. Un tur tad būs divi varianti. Ja tev blakus būs transformators, tad viņam šīs attiecības kļūs neērtas, viņš būs savu darbu izdarījis, jo viņš tev būs atvedis līdz šai praksei, vai atvedis līdz šai sarunai, vai līdz vēl kaut kam, un tu būsi uzsākus šos savus procesus,
un transformators savu darbu būs pabeidzis, un viņš no šīm attiecībām pats, un tā diezgan viegli ies ārā. Savukārt, ja šis būs partneris, kur ir šī kopējā augšana un vienkārši būs bijis kaut kāds tas tavs posms, kurā jāsaprot, ka tagad ir laiks mainīties, mainīsies arī viņš, mainīsies šis cilvēks, mainīsies viņa attieksme pret tevi, tas, kā viņš tevi sāredz, tas, kā notiek un mainās jūsu savstarpējā komunikācija, tātad kopumā tiks iegūts tāda visu attiecību kopēja transformēšana. Tātad abi jūs augsiet, mainīsieties, mācīsieties tātad savas lietas, kas jums ir jāapgūst. Jo nekad jau nav tā, ka viens ir gudrāks par otru. Mēs vairāk dvēseles tomēr esam vienā līmenī, tikai katra ar saviem uzdevumiem. Un pati tāda dziedinošākā lieta ir pieņemšana un piedošana. Pat es arī esmu bijusi tādos dzīves posmos, kur, piemēram, ir līdzās cilvēki, kas ir atkarībās. Ja? Un tad, kad viņi ir šajās atkarībās, pirmais, kas mums ir caur mūsu tādu cilvēcisko prizmu un arī caur visu to, ka liekas, mēs taču no dzīves tagad daudz ko saprotu un saredzu, un mēs gribam pastāstīt, kā ir pareizi. Mēs gribam kaut kādā veidā šo cilvēku izglābt, mēs gribam viņam parādīt, ka tev vajadzētu nelietot to un nelietot šito, un tad tev būtu savādāk. Un, nezinu, tur varbūt sākam slēpt kaut ko, vai tur lietu izlietnē, vai vēl kaut kādas lietas darīt. Jā, tad pieejam caur tādu, kad es tevi izmainīšu. Un tad, kad tu izmainīsies, tad tu man derēsi. Jā, tad tu man derēsi, un tad būs viss baigi forši, un tad gan es būšu tur laimīgs vai laimīga. Bet tas nestrādā. Un nestrādā arī tajā līmenī, kad es zinu, kad ir kas iet un lūdzu un prasa un jautā, tur nezinu, uztais man tur ūdenīti tādu un tādu, un es tur pakluso iedošu, vai kādu tur rituālu man uztaisīt, ko man kafijas krūzē iebērt, lai tur to atkarību ietekmētu. Attiecīgi vienkārši mēs lieki iztērējam savu enerģiju tajā vietā, lai mēs augtu paši. Mēs iztērējam enerģiju it kā uz šo te otru, bet tajā otrā caur to pilnīgi nekas nemainās. Un arī nemainīsies, jo vienkārši nav paredzēts. Tad viņam ir cits uzdevums būt blakus, lai tev parādītu, kāda vide tev dara vai nedara. Jo arī šādā miedarbībā ir divi varianti. Vai nu tu kļūsti par ļoti cilvēcisku emocionālu būtni, noliec malā visus savus atvērtos plānus un varbūt pat piebiedrojies šajos procesos, vai nu arī tu jūti, ka viņi tev paliek arvien neērtāki. Kāpēc pievienoju savu pieredzi? Tādēļ, kad šeit gribās teikt to, kad vienā brīdī tātad sanāk nonākt līdz tam momentam, kad tu saproti, ka šeit ir jāienāk pieņemšanai. Kas ir šī pieņemšana? Tātad pieņem to, ka tas cilvēks ir tāds, kāds viņš ir, ka viņš izpaužās tā, kā viņš izpaužās, un kā manā vai tavā vai mūsu varā nav vispār nekādā veidā kaut ko šajā visā mainīt. Tā ar varu iet un teikt un aizrādīt un vēl kaut kā. Attiecīgi caur šo te pieņemšanu atnāk tā enerģētiskā sajūta, ka mēs spējam mazliet iejusties tajā otrā cilvēkā. Tas man vairāk izdevās tomēr caur tādiem enerģētiskām praksēm, enerģētiskiem procesiem iejusties, kā tas otrs jūtās, kāpēc viņš to vispār dara. Jo atkarībā būtībā nonāk tieši fiziskais ķermenis. Fiziskais ķermenis nonāk pieprasījumā. Viņam vajag atkal un atkal kaut kādu to konkrēto vielu. Bet tajā pašā laikā, tajā fiziskā ķermenī iekšā ir dvēsele. Un tā dvēsele, vai nu viņa ir paredzējusi šādi mocīties, jo tā ir mokpilna dzīve. Un tās ir kaut kādas vai nu karmiskās atstrādes vai vēl kaut kas, kas šeit ir jāizdara, jāizveic. Un pieņem to līdz tam līmenim, kad tā dvēsele to, viņa savādāk nevar. Viņa tā dara, viņa tā dzīvo, un tālāk mēs skatāmies uz to, vai man tas dara, vai man tas nedara. Vai šī miedarbība man palīdz vai nepalīdz, un tas var būt ne tikai partneru attiecībās. Tas var būt attiecībās, jebkādās attiecībās ar ģimenes locekli, attiecībās ar kaimiņiem, attiecībās ar darba kolēģi, jebkur var parādīties šī lieta.
Un kamēr mēs pret to pieiesim ar tādu, nu, varbūt bišķiņ to garīgo lepnību, kad, nu, redz, kā tu galīgi nevar tikt ar sev galā, ja, vai ar kaut kādu to, kad, nu, es gan tā nedarītu, vai, nu, jebko, kas iedod kaut kādu nosodījumu, tikmēr ir grūti to sadzīvot. Un tad, kad atnāk šī pieņemšana, tad ir spēja līdzās eksistēt, bet uzsākt darīt savas lietas. Un tas ļoti fantastiski darbojās. Jo vienā brīdī, ja tas ir partnerattiecībās, tad tu saproti to, ka tev ir iedots šāds partneris, lai tu beigtu būt glābēju lomā, lai tu beigtu būt situācijas upuris un lai tu sāktu pievērsties sev. Jo tev vienkārši reāli ir laiks pievērsties sev. Jo kas ir šajā otrā cilvēkā? Viņam jau patiesībā ir neinteresētība par to, ko tu dari, ko tu iesi, ko tu darīsi, kāda būs jūsu ikdiena, ko jūs darīsiet brīvdienās un viss pārējais. Un tātad, ja tu šajā visā neiesaisties, tev izveidojās brīvais laiks. Un tev izveidojās šis brīvais laiks, lai tev būtu laiks priekš sevis. Tas ir tāds no visuma puses tas iekārtojums, izkārtojums. Arī tajā brīdī, kad kaut kādas attiecības nonāk līdz tam, kad viens ar otru īsti vairs nesarunājās vai vēl kaut ko, tad ir pienācis laiks sarunai pašam ar sevi. Kas ir ļoti, nu, tāds klupšanas akmens attiecību jomā, kad sāk meklēt aizvietotājus tieši fiziskā plānā. Tā tad izkājas atkal savu enerģiju, enerģētisko struktūru un visu, kas mums it kā varētu būt priekš sevis. Mēs sākam izkaisīt gadījumu sakaros, jo taču kaut kas pietrūkst mājās, jā, tur tak viens sēž un dzer un vai kaut ko citu dara, jā. Varbūt atkarība no makšķerēšanas vispār mājās nav. Un attiecīgi vienalga neizdara, nu, tā kā to dvēseles lēmumu caur šo nonākt pie sevis, jā, sāk darīt savas lietas, veltīt laiku sev. Un attiecīgi, nu, esot šajā visā kopumā iekšā, var saprast to, kad, bet ir taču tik forši, kad es beidzot varu parunāties ar sevi, sajust sevi, palasīt grāmatu, vēl kaut ko. Protams, situācijas ir ļoti dažādas. Es zinu, ka būs no jums, kas teiks, bet man tas besī, man tas traucē, man ietekmē, tur kļūst tur agresīvs vai vēl kaut kā. Ja ir jau līdz šādam agresijas līmenim un neļauj tev brīvi elpot, tad tev ir vēl 3 reizes jāpārdomā par to, kas tad pārvalda tavu dzīvi, tu vai kāds cits. Un tā ir tā atbildības uzņemšanās par savu dzīvi, par kuru mēs arī ik pa laikam runājam, jo esot šādās partnerattiecībās vai šādā attiecību modelī ar jebkuru sev līdzās esošu cilvēku, personu, dvēseli, vienalga, kā mēs to nosaucam, mēs pazaudējam savu iespēju izvēlēties. Savas izvēles, ko es iešu, ko es darīšu, kāda būs mana diena, par ko es priecāšos, un mēs sākam dzīvot ilūzijās atkal. Jā? Tātad, kas būs, kad viņš mainīsies, kas vai viņa, kad mainīsies, jā? Un kā tas būs savādāk, un atkal iztērējam savu enerģiju nevis uz sevi, kur tajā laikā mēs varam augt un mainīties un uzplaukt un doties dzīvē uz priekšu, bet iztērējam atkal tukši, jo viņi aiziet tā tukšumā. Kas notiek ar šo enerģiju, kas aiziet, viņi neaiziet tukšumā patiesībā, jo jebkuru šādu personu pārvalda kaut kāda konkrēta lielāka energostruktūra, kas, protams, nav tīrās gaismas struktūra, ar kurām mēs mēģinām iedarbojamies, bet tā ir kaut kāda struktūra, kurai arī ir vajadzīga enerģija un vajadzīga barošanās, un viņa tātad barojās tieši no šādām dvēselēm, kuras pašas tajā iekrīt, un pēc tam arī no līdzatkarīgajiem, jo kas ir līdzatkarība? Piekrist, atbalstīt, vēl aiziet, palīdzēt, iegādāties, nopirkt, bet visas šīs lietas, viņas patiesībā tie ir tikai notikumi, un tikai tas vizuālais, kā tas dzīvē ienāk tam apakšā, ir kaut kas cits, jo padomā, ja mēs uz to tā paskatāmies, nu cik ilgi tu vari būt glābējs, cik ilgi tu vari atbalstīt to visu. Jo ko tad lielākā daļa no mums dara? Ļoti labprāt, es nezinu, tur pasniedz savu naudas maku, ļoti labprāt kaut kādā veidā atlicina, ļoti
sajūsmā, ko ļoti labprāt kaut kādā veidā. Tā, vēl viena maza sekundīte, būšu tūlīt atpakaļ. Man ir jāizdara viena svarīga lieta - manipulācija. Tā, es atpakaļ. Jā, nu lūk, pie kā mēs palikām. Jā, un jā, beigās tas jau viss sanāk patiesībā mūsu izvēles, un lai arī mēs jūtamies, čau, Eņģelīti, nepat ienāca. Un lai arī mēs jūtamies situāciju un notikumu upuri, mēs kaut kādā posmā izvēlamies tur būt un tur atrasties un tā kā neko nemainīt. Jo kas pašos pamatos parasti pie tā pietur materiālās lietas, ka mēs sākam domāt, kur mēs dzīvosim, kā mēs risināsim, ja vēl ir bērni, tad kas būs ar bērniem, bet mēs nepadomājam tādā lielākā plānā, ka mēs pilnībā apturam savu attīstību, apturam sev iespējas savu dzīvē kaut ko mainīt. Un tieši tāpatās ir arī ar tiem cilvēkiem, kas paši sajūt, ka viņi sāk kaut kādās tādās lietās ieslīgt. Mēs nevaram nekad izmainīties kāda cita dēļ. Nebūs tā, ka kāds atnāks un teiks, vai tagad no šodienas tu tur vairāk nedzer vai nepīpē, vai tur nelieto kaut ko tur, un tad es būšu tev kopā, vai es tev būšu balva un dāvana. Jā, tāds nenotiks. Tas ir kaut kas, kas notiek sevī pašā, un arī caur šo pašu skatu prizmu, kas nosaka manu dzīvi. Tātad kaut kādi citi apkārtējie faktori, vai es pats, vai es dvēseli pati izvēlos kaut ko darīt vai nedarīt, tikt kaut kam pāri, jo, protams, ka tā fiziskā plāna lietām ir grūti pārkāpt pāri. Tas fiziskais ķermenis, viņš tur visu laiku prasīs savu, jā, visu laiku nē, bet kaut kādu laiku posmu. Bet atkal tās ir mūsu izvēles, un nav tā, ka nevaru, nesanāk, vienkārši negribās un nevajag. Tā, būsim atklāti. Un kaut kādas emocionālā plāna lietas patiesībā nav iemesls. Tie ir iemesli, ko mēs vienkārši ar prātu mēģinām atrast, jā, kāpēc kaut ko tam līdzīgi mēs daram vai nedaram. Caur ego prizmu, kāpēc man vispār arī ienāca šādas sajūtas un domas galvā, jo garām slīdēja šodien kaut kādu ziņu virsraksti un uzraksti par cilvēku, kurš metās zem vilciena, vakar, ja nemaldos, un dzirdot tās ziņas, un tā pirmā doma bija, kam dzīvē jānotiek, ja? Un šodien skaidri salikās bilde, redzot, kurš un kas un kāpēc. Un tas ir tas moments, kad dvēsele augst pēc tā sava dvēseliskuma, bet dzīvo no ego skatu punkta. Tātad dzīvo caur karjeras skatu punktu, caur to, kad mana pašrealizācija un realizācija ir laba tikai tad, ja to novērtē citi, ja to redz un ierauga. Un
Un tajā brīdī, kad tiek izsišs šis, nu, tā kā tas redzamais, nomērāmais pamats zem kājām, tad dvēsele pazaudē tā kā to savu pašrealizācijas mērķi, ja? Un tad nāk kaut kādas visādas depresijas un šīs lietas, kad šķiet, ka it kā mēs kaut ko nepiepildam. Bet mūsu uzdevumi ir daudz vienkāršāki. Daudz vienkāršāki par to, kas mēs esam, kādas skolas mēs esam beiguši, kur mēs strādājam, kādu cīņas procentu mēs saņemam no apkārtējiem. Un tieši tas pats ir attiecībās, jo attiecībās bieži vien gribās nolīdzināt to, ko mēs it kā nesaņemam no sevis, patiesībā no sevis un no pasaules kopumā. Jo, ja tu sevi necieni, ja tu sevi līdz galam nenovērtē, ja tu sevī nesaskati pozitīvās īpašības, ja tu sevī neredzi potenciālu, tev ir vajadzīgs kāds kaut kas, kas tevī to saskata, redz un visu laiku atgādina, ka tev tas ir. Un tāpēc sāk meklēt šīs te otras pusītes. Otras pusītes, tad nevis pilnvērtīgo partneri, bet otras pusītes. Un, kad gribās, lai būtu tagad blakus kāds, kurš aizvieto tās vietas un lietas, kas nav sevī pašā. Nav tā saruna ar sevi, tātad gribās, lai ar otru visu laiku notiktu dialogs. Kas ļoti bieži notiek attiecībās, nonākot attiecībās ar cilvēku, man ir uzmanības trūkums, ar mani pa maz runā, ar mani nerunājas. Bet ja tas cilvēks ir tajā attīstības jau līmenī, kurš tev ir iedots, lai parādītu, ka var arī savādāk. Un viņš ir tajā attīstības līmenī, ka viņš labi jūtās arī ar sevi, un viņam vajag laiku ar sevi. Mums katram, ja mēs esam veselīgi savā domāšanā, vajag laiku ar sevi. Jā, ir patīkami būt kopā, ir vēlme, vilkme, domas par otru cilvēku, vispārējais, bet vienlaicīgi visu laiku turpinās būt, jāturpinās pašrealizācijas procesam. Jā, tas ir svarīgi, kad otrs tevī novērtē, tas tur, ko tu dari, bet tikpat labi viņš var nenovērtēt, bet ļaut tam notikt. Arī tas ir ok. Mums nav jādara tikai to, ko kāds saskata un akceptē un pasaka, šis ir krūti. Normāli ir arī tad, ja tu dari kaut ko, kas tev ļoti, ļoti patīk, tam otram tas īpaši neinteresē, bet tu to vari turpināt darīt. Ja? Tātad turpinās tavu pašrealizāciju, pašizaugsme, un arī otram cilvēkam ir šis laiks ar sevi vai laiks ar kaut kādiem saviem draugiem. Ja ir kaut kāds tas kopums, kad abi jūtās tā, ka mēs gribam kopā, mēs gribam iet kopā, mēs gribam ar šiem draugiem satikties kopā, kopā tur, vēl kaut kur, tās ir atkal kopējās sajūtas. Bet tik līdz vienam ir tā sajūta, ka, pagaidi, es vēlos aizbraukt uz 3 stundām, satikties tur tikai saviem draugiem vai tikai savām draudzenēm, bet otrā cilvēkā rodās jautājums, ko, kā, kādā sakarā tev tagad tajā sēžu mājās būt, nevis kaut kur jādodās. Tad tur jau parādās tas, ka otrs cilvēks ir tajā mirklī blakus, tātad vairāk nevis kā pilnvērtīgais partneris, bet kā aizveidotājs. Un šīs sajūtas, ka man pietrūkst uzmanība, ar mani nerunājās, viņas ļoti bieži nāk no tā, kad mums ir bail palikt ar sevi. Mums ir vieglāk būt sarunā, vieglāk būt kompānijā, runāt kaut ko šo un to un visu kaut ko, bet neiedziļināties sevī. Un kas notiek šādā brīdī? Dvēselē sāk pārveidot ceļu, sāk pārveidot šīs savstarpējās attiecības un ieliek kaut kādus notikumus, lai tā otra puse sāktu radīt priekš tevis brīvu telpu sarunai tev ar tevi pašu. Un tas ir tas, kad iestājās šīs attiecībās tās pauzes, klusums, savstarpēja nesarunāšanās, vēl labākā gadījumā, cik tas ir labs, otrs cilvēks sāk kaut kur staigāt apkārt, viņš sāk meklēt kaut ko citur, jo viņam kaut kas tā kā te pietrūkst, tev rada vēl vairāk brīvo laiku, brīvo telpu būt ar sevi. Un to dara tikmēr un līdz tik nepieciešami sāpīgam momentam, lai tu sāktu saprast un saredzēt, ka tev ir laiks sadzirdēt sevi, novērtēt sevi, runāt ar sevi,
tātad sākt savu kaut kādu šo te attīstības posmu un ceļu. Un tāpēc šīs partneru attiecības un būšana ar citām dvēselēm kopā tādā tuvā mijiedarbībā, viņas ir šā mūsu pašizaugsmē. Un caur to mēs augam, virzamies, izsāpam, ja, un ejam tālāk. Varbūt no tiem, kas ir, man šķiet, kā abonenti, nevis man šķiet, bet es zinu, ka tikai abonenti var ierakstīt komentārus. Ja jums ir kaut kādi komentāri, jautājumi vai vēl tēmas papildinājums, rakstat iekšā, lai mums sanāk arī vēl kaut kāda diskusija vai par kaut kādām savām pieredzēm vai sajūtām. Tas būtu ļoti jauki. Man rāda, ka man telefons ir reāli pārkars. Nezinu, kā viņš pārkars. Jānoņem no lādētāja. Esmu uzcepusi telefonu no sarunām pārkars. Jā, un tādēļ šīs te attiecības tēmas ir tās, kas visbiežāk cilājās. Un tad, protams, ir vēl tas jautājums, kurš risinās, kāpēc mums nav partneru. Un vēl interesantāks ir jautājums, kāpēc mums daļai ir, kam veidojās būtībā dvēseles, kurām jāstiekās, viņas nevar nesatikties. Jā, viņas satiekās un ir kopā un risina kaut kādas tās savas lietas, lai parādītu to, ka, lai arī mēs esam dvēseles, mēs tajā pašā laikā esam arī tikai cilvēki. Visiem ir cilvēciskās īpašības, un neviens nebūs 100% atbilstoši tavām ilūzijām. Un te mēs atkal varam atgriezties pie paša sākuma, pie manifesta, jā, kur es sāku runāt par manifestēšanu. Ir, kas manifestē attiecības, to var darīt. Tur ir ļoti sīki smalki tam jāpieiet, ko tu tur pierakst un izveido, ja kādam ir interesi, tur tam procesam var iet cauri, var palīdzēt. Bet galvenais, ko nedarīt, šodien ieraudzīju, man vispār bija šokā. Egi, tur jau pie stūras nevar rakstīt, vai tu kaut ko tādu esi redzējis. Es šodien ieraudzīju postu, manuprāt, tas bija Facebookā, kur bija ielikts, ka ir kaut kāda īpaša čutne firma, kas veido mīlestības piebūrumus. Tā kā reāli, tad, kad tev sāk ķipa jukt un brukt attiecības ar tavu partneri, tu vērsies pie šiem cilvēkiem, un viņi tev iedod kaut kādus rituālus un vēl saziņu ko, un tu vari kā to cilvēku atgriezt apakaļ, un tad viss ir kruti, ārprāts, ja iedomājies. Un es to izlasīju, un es domāju, tas ir kā, bet ir daļa, kas kaut kādā laikam tajā savā krīzē, tajā sajūtās, ka šķiet, ka tagad viss nobrūk, arī pie tāda salmiņa ķerās. Bet, ja tie, kas jūs mani te dzirdat, nedariet to. Nedariet. Kāpēc? Tāpēc, kad tu vari jau pamēģināt, ka tam savu pieredzi vajadzīgi. Bet iedomājies, ja tu kaut ko piesaisti ar vāru, protams, kaut kādu brīdi tas nostrādā, bet bieži vien tā dvēsele, kura tev tā kā tiek pielikta pēc tā tava rituāla, jā, lai būtu ar tev kopā, viņa zaudē ļoti daudz savas kvalitātes. Un sekas ir milzīgas, un sekas milzīgas ir gan tev pašam vai pašai, gan arī tajā dvēselē, vismaz pēc manām sajūtām, ir tā, ka tu dabū nevis tā kā pilnu to dvēseles komplektu, bet tu dabū tādu fantomu. Man ir tāda sajūta, es nezinu, Negija var nolikt vai apstiprināt. Tu, man liekas, zini vairāk par šīm lietām, jo es tajās neesmu iedziļinājusies, jo man vienmēr tas licies muļķīgs. Vienkārši šodien ieraudzīju, un man likās, ka tas ir kaut kas tāds, par ko varētu parunāt. Tā dzīve, ka tu iegūsti tikai tādu spoku. Tev ir tas vizuālais veidols, ko tu gribi sev blakus, jo tu jau caur ego izvēlies, ka tev vajag tieši to cilvēku blakus. Un viņš vienkārši tā kā robots tev tur eksistē. Kāda tur mīlestība, kāds tur kaut kas.
pirmkārt, tu sev uzkrauj, ka tu kādu esi, nu, tā kā ar varu ar kaut ko piespiedz, tad pārkāpis brīvās gribas principu, pārtrauc tās otras dvēseles attīstību, bet dvēseles daļām ir tā iespēja, viņām ir iespēja pārvietoties un darīt savas lietas tālāk. Ok, viņi varbūt tās lietas tad nedarīs vairāk šeit zemes plānā, jo tur viena sagribēja pieburt man ķermeni, ja. Un tam cilvēkam viņam īsti, nu, viņam jau neveiksies, viņš vairs nedarīs tās savas dvēselē paredzētās lietas, viņš tā kā to visu izbeigs. Jā, citas enerģijas pārvalda dvēseli. Jā, tagad tāds pociņš sanāk. Un tā dvēseli nevar, jā, tā kā tie piebūrumi un visu šitādas lietas, man liekas, tas ir kaut kas tāds visai traks. Jau zini, mēs te runājām par dziedināšanu kā tādu, jā, kad dziedināšanas procesiem labāk iet ir pašiem cauri, jā, ka mēs varam dziedināties un visādīgi mainīt savu to dzīvi un enerģētisko struktūru un visu pārējo un iegūt sev kaut ko tur jaunu vai vēl kaut ko caur sevi, nevis caur kaut kādu citu, kurš kaut ko izdara uz īsu laiku, tad iedomājies, ja kāds cits vai tu caur sevi sev piesaista cilvēku, lai kāda jums būtu tā attiecību krīze, lai cik ļoti, jā, būtība ļoti cieša. Un ar laiku ir smagi, tā Egija saka. Tā ir. Jā, un lai cik ļoti tu tā kā gribētu, jo tas reāli nāk no prāta, jo kā ir dvēselēm? Dvēselēm ir tā, tāpēc arī veidojās ļoti dažādi tipi partnerattiecības. Saprotu, ka nav īstā vieta un īstais laiks, un droši vien ne tas, kur gribētos tad kaut kādus karogus izkārt, bet ir ļoti dažādi tipi partnerattiecības arī, ko var novērot, un dvēselēm patiešām kā tādām viņām nepastāv, no dvēseliskā līmenī augstu vibrējošām dvēselēm nepastāv, nu, kaut kādas tās ķermeniskās lietas. Un viņas tā kā ir tajā savā apziņā, ka viņas piesaista to, ko tos brīdī jāpiesaista, un tad pienāk brīdis, kad viņi no tā atsaistās. Vai beidzot satiek to savu dvēseli, ar kuru būtībā ir jābūt kopā un ir kopā, jā, tad turpina kaut kādas tās savas izaugsmas lietas un turpina risināt fiziskās realitātes lietas, kas caur tām kaut kādām attiecībām atnāk, kas arī ir ļoti liels kaut kāds izaugsmas un mācības stundas, un beigās pierādās jau tas, ka vienalga cilvēks ir cilvēks, vai ne? Tev būra klāt un vienu dienu nostrādāja. Jā, bet iekšēji, baigi interesanti, kāda ir tā, es esmu, nu, ir tā, kad es negribu ķidāt savu primāto dzīvi, bet cik es esmu tā kā no malas novērojusi, tad šādās situācijās tas cilvēks viņš paliek tā kā enerģētiski bezspēcīgs, viņam sāka neveikties, viņam sāka atteikt fiziskais ķermenis, nu kā atteikt, sāk slimot, vairāk nekā, vai arī ir nesaprotami simptomi, ja, visādi galvas reiboņi un visādas tādas lietas. Līdz ar to nav koncentrēšanās spēju, veidojās dažāda veida visādi negadījumi, kaut kas neizdodas, jā, un tas jau sāk parādīt to, ka kaut kas nav riktīgi, tā dvēsele tā kā nedzīvo kaut kā to savu ceļu, bet kad kaut kas tur ir, nu, tā kā piečakarējies klāt, uzsēdies virsū. Un tajā pašā laikā, kad it kā šī dvēsele tā kā cenšas un tiecās uz to, ko viņa tā kā vēlās, jo viņa jau tur tā kā vēl eksistē, jā, viņa grib tās savas lietas vai savas miedarbības, savu kaut ko, viņa nespēja tajā iesaistīties. Tad, kad viņa tajā iesaistās, viņa paliek vēl fiziski sliktāk, jā. Jā, bet beigās, ja dvēsele pietiekami spēcīga, viņa tāpatās neaizvedīs, pat uzrausies uz tādu, tā kā Egija saka, viņai vēl raksturs milzīgi vilkme, bijis ir visādi, bet, teiksim, tajā brīdī, kad dvēsele to aptvers, viņa tāpatās atradīs to iemeslu, kāpēc viņa tā jūtas, viņa pirmkārt jau to meklēs,
Un ar laiku jūs tāpatās to pazaudēsiet, bet tās sekas jūs sev paturēsiet par to, ka tas vispār ir darīts. Jo tas galvenais likums šeit uz zemes brīvās gribas princips, un tā ir brīvās gribas pārkāpšana, pilnīgi un absolūti. Kaut kādi šitie visi piebūrumi un tādas lietas. Tā kā, ja jums kaut kas tāds ir ienācis prātā, nāciet labāk aprunāties, kas tur tām attiecībām notiek. Tajā plānā ir varbūt pilnīgi kaut kas cits, ko var darīt. Un kas vēl ir ar šie manifestiem saistībā ar attiecībām? Tas ir tas, kad mēs uzspraužam kaut kādu dvēseles mērķi, un šis dvēseles mērķis, viņš ir kā tāds kāpnes, bet katrs pakāpiens ir jāizkāpj, un kas ir šī pakāpiena? Šī pakāpiena ir izaugsme, pašizaugsme. Mēs uz katru šī pakāpienu paši augam un mainamies, jo ir kā, mēs piesaistam tādus cilvēkus, kādi esam mēs paši tajā pirmajā momentā. Un pēc tam, vai arī ar kaut kādu ļoti lielu, bet mazu šo te atšķirību, tad arī tu piesaistīsi kādu, kurš ir bišķi, tā kā augstāks par tevīm vibrācijās, un viņš tev pavilks līdzi, un tad jūs tālāk tur iesiet kopā, vai tu piesaistīsi tādā līmenī, kā vibrē tu pats, jā, un tad notiek viens tur varbūt ātrāk, otrs lēnāk attīstās, vai abi kopā. Tas ir atkarīgs no ļoti daudzām dvēseles izvēlēm, jo ļoti daudz lietas, kuras it kā dvēseles ceļā ir noliktas šeit uz zemes nākot, bet ko pamaina dzīves apstākļi. Vispār zemes eksperiments kopumā nogāja greizi, ja? Dēļ tā, ka uz zemē ir savi likumi, savi apstākļi, savi notikumi, kuros viņi zeme iepinās, teiksim tā, un dvēseles ar zemi kopā. Un līdz ar to attiecīgi arī mūsu dzīvēs, tādēļ ir šie daudzie ceļi, daudzās krustceles, iespējas izvēlēties iet vienu vai otru ceļu. Un, piemēram, arī skatoties, ka mēs caur kārtīm esam skatījušies, ja tur variantu vienu vai variantu otru, vēlēties to, kur, tā kā mazāk kaut kādas mācības stundas parādās, kur viss ir ļoti harmoniski, bet ļoti, ļoti harmoniski reizēm paliek garlaicīgi. Tā kā labāk ir iziet mācības stundas, kāpēc tā tu ātrāk virzies uz priekšu, un vēl dzīve mums ir cikliska, gan attiecībās, gan visā pārējā ir šie cikli, kad ir kaut kādi aktīvie cikli, un kad ir atpūtas cikli, un viss iet pēc tāda zemes plāna, jo zeme jau kopumā arī, viņa jau aug, attīstās, viņai tur ziema, pavasaris, jā, viņa tur paguļ, tad viņa mostās, tad viņa pilnbriedā, tad viņai ir ražas laiks, un cilvēkam ir tieši tāpatās, jo cilvēka ķermenis ir piederīgs zemē, zemes plānam. Un tāpēc mums arī viss vairāk vai mazāk notiek cikliski, un dvēseli tam kaut kādā mērā tomēr piemērojās, pielāgojās. Un tas ir tas, ko mums arī reizēm ir grūti saprast. Kāpēc tā? Un arī šajā attiecību jautājuma sakarā uz partnerattiecībām ir dvēseles, kam neveidojās partnerattiecības. Un ir bijusi man saskara, kad mēs esam regresā skatījušies atpakaļ iepriekšējās dzīvēs, ja, kur var redzēt, ka dvēselē ir bijušas iepriekšējo dzīvi pieredzes, kurā, piemēram, nav bijis galīgi laika tā kā fiziskai baudai, fiziskam priekam, ja. Tā man puzle jāvelk. Laikam neizdevās. Nemāku likt puzles. Jā, un dvēselē nav bīstam laika, un reāli dvēsele šeit ir atnākusi, lai tagad to tā kā piedzīvotu, un vienkārši neveidojās patstāvīgas partnerattiecības, jā, un cilvēks tur tā arī staigā, jā, pie viena, pie otra, pie trešā, pie piektā, un atkal prāta rāmis, jā, dzīves kaut kādu uzstādījumu, pasaules uzstādījumi, to sāk nosodīt, tā taču nevar būt, visam taču jābūt pēc standarta, nekam nav jābūt pēc standarta šajā dzīvē, vispār īstenībā nekam, jo nav ne pareizi, ne nepareizi. Viss notiek tā, kā tam ir jānotiek. Un kas ir, kad attiecības neveidojas vispār, tas nozīmē, ka ir aizmirsies par sevi, par pašizaugsmi, ka ir jāaug, kad ir jāsatiek sevi, jārunājās ar sevi, jāmaina sevi, ja? Un attiecības neveidojās, tāpēc, ka tev vienkārši ir paredzēts kāds cilvēks, kuru tu satiksi, konkrētā vibrācija līmenī. Un tava izvēle ir, vai tu viņu satiks šajā dzīvē, vai nākamajā, vai pēc 5.
Jo vienkārši ir uzlikts satikšanās konkrētā vibrācija līmenī. Un tad, kad būšu gatava būt šajā miedarbībā, ja? Nav laika tur mētāties, izkaisīt savu enerģiju ar 1, 2, 3, 5, ja? Bet kaut kas tiek uzlikts un neveidojās. Ja? Tur notiek kaut kāda randiņa vai tikšanās, vai īslaicīga romāni, vai vēl kaut kas, un neveidojās nekas stabils, bet ir visu laiku tā sajūta, ka kaut kur kaut kas gaida, bet tas kaut kas tevi gaida, kad tu līdz tam kaut kam izaugsi, tevi jāaug. Tad jāapstājās tajos savos meklējumos, meklēt, jo tad dvēseli tāpat atnāks, viņi tevi atradīs. Kaut kādā brīdī tev būs tas impulss, kad tagad izdarīt tādus un tādus soļus, un caur šiem soļiem tā dvēseli pie tevis atnāks, ja jūs beidzot satiksieties. Un galvenais atkal ir iluzori neradīt, kā tas būs, kas tas būs, kāds izskatīsies, ja, ko runās, ko man pateiks. Jo patiesībā ir tā, ka tas, ko mēs tā kā izsapņojam, sevī sajūtam, mēs jau jūtam, jā, tajā dvēseliskajā līmenī. Paldies, Agī. Pat savā tajā dvēseliskajā līmenī mēs jau jūtam, kāds būs tas cilvēks, ko mēs vēlamies sev līdzās, kāds viņš būs tur mums blakām un kā tas būs, un tad, kad tu saties, tu jūti, ka tev tas viss realizējās, un tad vēl rodās tas jautājums, kā vai patiešām, ja. Bet kopumā ir tā, ka tā izaugšana līdz tam, tāpēc arī nedod. Tāpēc, kad ir pirmkārt tās nepareizās mīlestības formas saucamās, ja, kad mums ir tendence iekrist tur glābšanā, upurītī, tad tur kaut kādās, kas mums tur vēl bija, pārliekajās rūpēs, visā pārējā, un kad noliek tev cilvēku blakus, tu vispār noiet no tā ceļa, kas esi tu pats. Un tu ieej tikai tajā cilvēkā, tu ieej viņa dzīvē, tu sāc dzīvot viņa dzīvi, tu aizmirstīji vispār par sevi, un tad visums paskatās, ok, skaidrs, tā vēl nav gatava, jā, visi jau ņemam nost, nevajag, jā, uztais kaut kādu tur lielo emocionālo krīzi, jā, noņem tās attiecības nost, un kaut kādu laiku vispār nedod atpakaļ, tāpēc, kad nav tā izaugšana, jā, tad sevī kaut ko vēl līdz galam neatīs, jo kas ir, mēs gribam satikt tādu. Jūs varat pamēģināt, labdien, Daina, čau! Jūs varat pamēģināt paņemt, kaut vai uzrakstīt uz lapas, kas ir tās kvalitātes, ko es vēlos savā partnerī, tajā, ko es tur satiktu. Vai to savu dāmu, vai to kungu, jā, satiktu, kādas kvalitātes vēlos. Pierakstīt. Kādas īpašības, kādas izpausmes, kādu izturēšanos, tātad visu, ko kā es no tā savu prātu, no savām sajūtām vēlos. Un pēc tam pretīm, katrai no tām lietām, ko tur uzraksti, kas no tā visa, vai pievelc klāt krustiņus, kas no tā visa ir tevī pašā. Tieši cik daudz no tā visa tu spēj īstenot priekš otra cilvēka. Un te rodās tas, vai tu satiksi un tev sakritīs, nezinu, tur 3 lietas un tevī tas nebūs, otrs no tevis nemaz nevarēs saņemt, nebūs tātad līdzsvarā tā miedarbība, un atkal nāks tā otra puse, kas robus aizpildīs, jā. Nevis tā pilnvērtīgā, tātad tev ir jāizaug līdz tam. Tas ir tas tavs, kas ir vibrācija līmenis, jā. Tas ir, tās tavs kvalitātes, kas ir tevī, caur kurām tu miedarbojies ar pasauli, kā tu viņu saredzi, kā tu viņā esi pa īstam, jo viens ir zināt, otrs pielietot. Un šeit arī tas ir. Un šādi, ja jūs uzrakstīsiet, ko jūs vēlaties saņemt, un mēģināsiet atķeksēt, cik no tā ir jūsos pašos, un tas attiecās patiesībā uz visu, jo tajā brīdī, kad tu sēdi un domā, man te galīgi finansiāli neiet, bet būtu man vīrs, vismaz būtu finansiāls atbalsts. Come on. Aizej, nopelni. Esmu dzirdējis arī šos tekstus, kad, jā, man tur ir iespēja tur darīt to un to, bet tas darbs galīgi nav priekš manis, tāpēc es labāk sēžu bez naudas. Tieši kāds skatu punkts tas ir. Tad visums atnāk, viņš tev pasaka, vai padara šito, tu dabūsi kaut kādām savām vajadzībām, tev tur būs kaut kāda naudas summiņa,
tu to varēsi, un tā taču tev enerģija, ko tu ieguldi, ko tu saņem pretī, pēc tam tu varēsi tur kaut ko to vai kaut ko savādāk, varbūt par to tu varēsi kaut ko par to naudiņu izmācīties, un tad iet tur darboties un strādāt atkal varbūt kādā citā jomā vai vēl kaut ko, tad kaut kādā veidā sāk kustēties uz priekšu, bet tu vienkārši nosēdies un pasaki, nē, šits nav mans, galīgi es to nedarīšu, labāk sēžu vispār, ka man nekā nav, un viss. Un kā jūs domājat, cik reizes tu šādi vari šos te iedotās iespējas un piedāvājumus atteikt? Jo kamēr tu neizrādi to savu brīvo gribu, ka es vēlos, jo viens ir uzstādījums, kas arī ir runa par kaut kādiem manifestiem vai lūkšanām, ja, ka mēs lūdzam, kaut man nokārtotos finansiālā situācija, kaut man tagad atnāktu viss nepieciešamais, tas finansiālais, kas man ir vajadzīgs, tur izdarīt to un to. Kā būtu, ja tu to pavērstu? Mēs nav attiecībām līdz finansēm nonācām, bet attiecībās arī tas svarīgi. Kā būtu, ja tu to, piemēram, pavērstu tā, kad lūdzu iedod man iespēju miedarboties. Tātad ar kaut ko, kaut kādā veidā, kādā es to varu un protu, lai caur to es iegūtu sev nepieciešamos līdzekļus. Kā tas izklausās? Es esmu gatavs vai gatava darboties, strādāt, darīt kaut kādas konkrētas lietas, lai iegūtu to, ko man vajag. Kas vēl ir? Ja mēs nokoncentrējamies, kā veidojās prāta bloki tieši uz finansēm, no attiecībām uz finansēm, nes kāpēc pārlicām, laikam kādam bija svarīgi, man beidzot pērkons sākās. Kā veidojās prāta bloki? Tātad man ir vajadzīgs izdzīvot. Man vajadzīgs pamatvajadzībām. Tev ir iedot pamatvajadzībām, jo tu neesi definējis, kas tev pamatvajadzība. Tajā brīdī, kad tu paņem un nodefinē, kas ir tavs pamatvajadzības, tas attiecās arī uz manifestiem. Tavs pamatvajadzības nav tikai paēst, pagulēt, samaksāt rēķinus, izdarīt kaut kādas tur konkrētas lietas. Tavs pamatvajadzības ir arī pašizaugsme, garīgā attīstība, kaut kādu kursu apmeklēšana, meditācija apmaksāšana. Tās arī ir tavs pamatvajadzības. Jo pamatvajadzības ir ne tikai tavam fiziskajam ķermenim, bet arī tavai dvēselē. Un šeit rodās atkal tas jaunais, foršais klupšanas akmentiņš, ja, caur kuru mēs kaut ko sev līdz galam neatveram, kur mēs atkal caur prātu kaut kādas tās savas iespējas nobloķējam. Un tā ir tāda, ego skatījums un tā lepnība un kaut kāda šīs lietas, caur kurām mēs sev aizveram durvis, kuras mums grib atvērt. Jo patiesībā, jebkuram būtu jābūt gatavam kaut kādā brīdī saplūkt puķis pļavā un aiziet viņas pārdot tirgu vai salasīt sēnes, ja nav citu variantu. Jā. Čau, Lienīte! Tu pirms tam tur vēl kaut ko ierakstīji? Ienāca un sāk runāt par finanšu blokiem. Redzi, tāpēc jau tas info atnāk pēc pieprasījuma. Īpaši nav jēga laiva abonenti, šitiem te abonentu laiviem likt tēmas virsū. Varēs noklausīties, bet mums bija pārsvarā par partneru attiecībām, un kā tu ienāca, mēs pārgājām uz finanšu blokiem, laikam tev tas bija svarīgi. Būs abonentu telegramā links uz video. Nevar jau ilgi runāt, viņš atkal būs garāks pa stundu, es nevarēšu, man būs jābeidz būs ar jums runāt, laikam, diemžēl. Lai es varu viņu pēc tam augšu pielādēt. Tad, ja mums tās iespējas dod, un mēs viņas neņemam pretī un neejam ar kaut kādu savu lepnību, kad es taču pēc izglītības tas un tas neiešu darīt to un to, bet, ja tev tiek dot tāda iespēja, patiesībā tu vari aiziet arī kaimiņam māju iztīrīt, un ar to tu sliktāks paliksi? Nē, tu saņems kaut kam tev ļoti vajag, tātad mēs nevis nevaram nopelnīt, bet mēs negribam. Kur ir problēma. Un naudas bloks uz īpašumu. Tēma kā īpašums. Super. Un par īpašumiem, arī īpašumiem, tāpatās kā partneriem ir visam savs laiks.
Jo mēs kā dvēseles miedarbojamies arī ar vietu. Un vienalga, vai tā vieta ir īrēta, vai viņa ir nopirkta, vai viņa ir vēl kaut kādā veidā priekš mums iedota, mums ir miedarbība, dvēseles miedarbība ar vietu. Un ir vietas, kas nelaiž vaļā. Ir daudz cilvēku, kam ir jāveic enerģētiskā attīrīšanās arī no vietas, jo vieta pietur, jo vietai no tevis kaut ko vajag, kaut kāda enerģija no tevis vai būšana tur, un vieta mēdz nelaist vaļā. Arī tā mēdz būt. Arī, tur ir tādas lietas, ko var skatīties. Bet, zini kā, nauda atnāk tad, ja pienāk viņa kaut kādā veidā, ja tas ir kaut kas, kas tev ir paredzēts, uz ko tu ļoti intensīvi patiešām ej, tad tās situācijas saliekās un atnāk. Un man ir arī dzīves piemērs, kura ļoti, ļoti ģimene gribēja tikt pie savas mājas, viņi ļoti, ļoti vēlējās. Viņiem nebija par ko, viņiem nebija tās naudiņas, tām pirmām iemaksām un visam pārējam, bet viņi ļoti gribēja. Un viņi, ko darīja, viņi sāka meklēt. Viņi patiešām sāka meklēt, viņi sāka braukāt un apskatīt vietas, kaut gan viņi zināja, ka viņiem nav tajā brīdī, ko samaksāt. Un tajā brīdī, kad viņi iegāja vienā no īpašumiem, uz kura bija pat 2 mājas, nevis viena, viņi sajūta to vietu kā savu. Un ticiet vai neticiet, tajā brīdī viss sakrita tā, ka tuvākā rada lokā notika kaut kāds konkrēts liels darījums, ar kuru viņiem varēja iedot atbalstu. Viņiem bija šī pirmā iemaksa, un viņi dzīvo šajā vietā. Un tā tas notiek. Tā tas visums strādā. Cik ļoti tu gribi, cik ļoti tu uz to ej, un cik ļoti tu tici, ka tev to sakārtos. Nevis bloķē ar savām domām un enerģiju, ka man nebūs, man nesanāks, man nepietiek, bet cik tu atvērti ej tam visam pretī, meklē, skaties, pēti, piedzīvo, sajūti, jo reizēm ir tā, ka tu ieraugi bildi, šitien gribētu dzīvot. Tu tur aizbrauc uz vietas, tev nav tur tā štuka mēnesī, piemēram, ko maksā, tu gribi viņu īrēt, bet tu aizbrauc uz vietas un tu sevi, ka tā vieta nemaz nav tev. Ja? Un tad tev ir atkal miers kaut kādu laiku. Un tā kā visam ir šis savs laiciņš. Jā, redzi, vēl skatās uz māju un dabū to pašu māju. Nu, redzi, tu nemaz neesi gatavā emocionāli izvākties, un tu gribi vākties uz māju, par ko mēs runājam. Pēc 4 gadiem sapazinās ar tanti, kas dzīvoja un brauca palīgā viņai. Jo nebija neviena, nu redzi. Un viss notiek, un dabū to māju, un dabū visu. Un te, ka mēs par tām lietām padomājam, tā tīri arī praktiski, tādreiz mēs kaut ko gribam, bet cik mēs esam gatavi tajā praktiski ieguldīties. Un tas ir tas pats, kas arī ar partnerattiecībām. Ja mums tagad pēkšņi, iedomājies, ka tev tiem, kam nav, tu pēkšņi tagad būtu blakus. Un ja mēs noņemam nost visas tās vēlmes, kur mēs gribam kaut kādas savas traumiņas atstrādāt un visu šitās lietas un vientulības sajūtu izdzēst un visu, ja tā visa nebūtu, bet būtu vienkārši tas cilvēks blakus. Tev pietikt viņam laika, nenoliekot malā kaut kādu šā brīža lietas, kurās tev ir jāiesaistās, vai tev pietikt tam laika. Tas ir tiem, kam nav tie cilvēki līdzās. Un ja nē, tad jautājums, tad kas ir jāizmaina, jāizdara, jāsakārto, lai tam tas laiks un resursi pietiktu. Un kur tu vēl neesi bijis, vai aizbraucis, vai vēl kaut ko izdarījis, ko tu tagad vari izdarīt. Tā kā ir ļoti daudz visādi šo aspektu. Jā, tā kā personīgo attiecību tēma arī pacēlusies ir priekš privātām konsultācijām, ja kāds grib nākt runāties ar kārtīm, skatīties, viņas man te skaisti guļ uz galda. Es nezinu, vai es šodien ienākšu kārtīm. Vakar ļoti, ļoti patika Egi laivas ar tevi, nezinu, vai tu te vēl esi. Bija brīnišķīgi, bija ļoti daudz skaistu jautājumu. Un es ceru, ka tikpat labas atbildes. Bija tiešām forša enerģija kopā. Un
Un ļoti, ļoti gaidu 27. jūliju, kad būs mūsu tikšanās ar jums un jums ar mums klātienē. Ja profilā ir informācija, tā būs tāda. Nolēmām to nesaukt par retrītu, par tikšanās dienu ārpus zonas. Kāpēc ārpus zonas? Tādēļ, ka ir doma, ka neizmantot telefonus. Bildītes būs sabildētas, būs profesionāls fotogrāfs, kurš sabildēs bildītes un pēc tam grupas dalībniekiem viņas tiks izsūtītas. Bet tā ir tā diena, kur tu ienāksi tieši tāds, kāds tu esi, bez tā visa, ko ir pierasts turēt savās rokās, bīdīt, skatīt, lasīt un vienkārši piedalīsies procesos. Un pikniks visiem kopā un dažādi gaismas rituāli vai ne rituāli, bet tāda gaismīga kopā būšana, enerģētiski spēcīga, jaudīga, pēc sajūtām pavisam noteikti. Un ceru lielāko daļu no jums arī tur satikt. Un tie, kas baidās, kā es tur nokļūšu, atceraties, ka ir dalībnieku grupa, un tad, kad jūs pieteiksieties un ienāksiet dalībnieku grupā, tur noteikti var pajautāt, no kuras pilsētas kurš brauc, varbūt kāds var paņemt pa ceļam, un ja būs lemts, tad noteikti sakritīs arī ierašanās iespējas. Tā kā par to nevajag satraukties, ka tas ir tur kaut kur tālajā ogrē. Lūk tā, man ir jābeidz abonentu laiviņš tikai tādēļ, ka man viņu ir jāvar lejup pielādēt un pēc tam augšu pielādēt YouTube'ā. Tādēļ šobrīd es šo sarunu beigšu. Man bija prieks būt ar jums. Prieks bija kopā ar jums sagaidīt beidzot arī to negaisu tur ārā. Un es domāju, ka es rīt ienākšu noteikti, biežāk, varbūt arī ar kārtīm, bet jā, esmu jūtot to, ka šīs tēmas ir pacēlušās gaisā, tieši attiecību tēmas, tad arī konsultācijām līdz 18. datumam ir bišķiņās samazināt arī enerģijas apmaiņa, lai varam ātrāk kustēties šajā visā uz priekšu. Paldies par sarunu, paldies maniem mīļamiem abonentiem, paldies Ilze, paldies Liena, paldies Daina, paldies Egija, paldies, kur ir mana jaunā brīnišķīgā abonente Agija. Un, ja es kādu eņģelītim, paldies, ja es kādu nenosaucu Artūram, paldies par rozēm. Aizsūtīšu mūsu jaunajai dalībniecei linku, kā mums pievienoties Telegramā. Un paldies par sarunu, paldies par kopā būšanu. Bija jauki. Lai jums jauks atlikušais vakars. Čau!